Labrīt, ministru kungs. Sveicināts. Man prieks tevi satikt, un kur mēs tagad esam, kā mārupieši. Varbūt ir kāds Mēs esam komentārs uz tev. Mārupas un Rīgas robežas. Jā. Un tas vienmēr ir tāds neatrisinātais jautājums, strīds jautājums. Kuram tas jādara? Jā, kas ir atbildīgs par konkrēto pusi un konkrēto darbu. Jā. Redzam, ka Mārupas pusē ar valsts atbalstu, jāsaka, ar satiksmes ministrijas izstrādāta programma tiek būvēta un sakārtot veloceliņu. Un tad ir jautājums, vai Rīgas pusē arī tas tiks izdarīts, vai nebūs kaut kāda posma pa vidu, kur būs pārāvums un beigās tas mērķis netiks izpildīts. Lai gan redzam, satiksmi ir abos virzienos. Ir kaut kā pieņemts, ka brauc no Mārupas uz Rīgu, vai mārupnieki tikai kursē. Mārupē ļoti attīstīta uzņēmējdarbība. Rīdzinieki brauc arī uz darbu Mārupē, ļoti daudz brauc. Tad būtu svarīgi, lai nebūtu šie pārāvumi un būtu normāla kustība gan jauniešiem uz mācību iestādēm, treniņiem abos virzienos. Rīgas pusē darba pagaidām ir kaut kas bijuši, bet valsts pusē, es domāju, ka svarīgi sasinhronizēt, lai viss būtu kārtībā. Jā, kustība mums pēdējā laikā ir apusē. Tiešām ir novērots, ka uz Mārupu arī brauc kā uz darbu, un Rīga nav vienīgā vieta, kur mārupietim strādā. Tas ir apsveicami, bet mēs esam arī pie svarīga krustojuma artērijas izbraukšanai no Mārupas, kas ir mūžīgi bijusi problēma, viena no vismaz 4 lielajām. Tas ir arī tavs nopelns. Tas ir skandalos jau un tāds slavens krustojums, kur bija tāds būt vai nebūt kreisais pagrieziens, ko daudzi ikdienas izpildīja no rīta, braucot, piemēram, uz Rīgu vai citos virzienos. Un tad tas ir gals Dienvidu tilta 4. kārtai, kur arī bija Rīgas iniciatīva. Rīga arī norādīja, ka tās izmaksas ir tik lielas, ka vieni pacelt viņi nevar, bet šis krustojums un Dienvidu tilta noslēdzošais posms gals ir ļoti svarīgs arī gan jelgavniekiem, gan arī mārupniekiem. Tā ir taisna trase, kur ikdienā varēs arī abos virzienos pārvietoties. Un te var redzēt, jau ir aprises tam, kā tas izskatīsies, un tas kreisais pagrieziens, kuru katrs ilgi gaidītais. Ir ticis likvidēts, un rotācijas apļi to satiksmi nodrošinās daudz līganāk, daudz ātrāk un pats galvenais drošāk. Tad viens no tādiem nopietnākiem infrastruktūras objektiem, kur ieguvēji būs Rīgas, Mārupas, Jelgavas iedzīvotāji. Jā, starp citu visi, ne tikai mārupieši. Es domāju, priecāsies arī tie, kas brauc no Olainas, Jelgavas ozolniekiem, jo, protams, viņš bija bīstams. Katrs otrais gribēja izbraukt, veicot kreiso manevru, un tad tie tur dabūna sabremzēties, un kas notiek krustojumā. Tā kā tiešām prieks par šo. Tas līdzīgi tā kā pa Ķekavas apvedceļu, kur visi teica, ka ķekavnieki būs ieguvēji, beigās lielāki ieguvēji baučnieki, kur ikdienā brauc un atbrauc daudz ātrāk uz Rīgu vai pretējā virzienā arī uz Bausku. Tā ir iebraukšana, Mārupē un izbraukšana. Un liels investīcijām ietilpīgs projekts un ar valsts plecu, ar struktūra fonda atbalstu nolēmām Rīgu atbalstīt, jo tas jau ir visam reģionam svarīgs posms. Un es ceru, ka šie darbi nebūs tur bez kaut kādām problēmām, un tiks pabeigt, lai to ikdienā varētu izmantot un just katrs gan Mārupas, gan Rīgas, gan apkārtnes par to nenoliedzam paldies, jo es domāju, ka tu esi pēdējo laiku viennozīmīgi labākais satiksmes ministrs bijis. Tas nekas, es redzu arī aktivitātes šobrīd un nopelnus darītos darbus pa visu Latviju, un man prieks, ka tu esi mārupietis, drīkst atzīt. Tāds, cik gadi jānodzīvo Mārupē, lai pieņemtu, ka tu esi mārupnieks? Pēc noteikumiem, tiesiskiem un normatīviem 1 gadu. Tad tu esi pilnvērtīgs tad varētu kvalificēties. Tad tu jau esi pilnvērtīgs mārupietis. Paldies tev un paldies par lielu devumu arī, teiksim tā, Mārupas drošībā. Bet varbūt ir vēl kas sakāms. Bet par riteņbraucēju cēliņu, par šiem te dažiem posmiem, es domāju, ka varbūt tu precīzāk par mani noraksturosi, kā tas ir sadarbība. Viens lokāls novads Māru Babīti dara kaut ko savu. Rīga saka, mums tur neinteresē lielie mārupieši treknie vai ne. Un tai pašā laikā ir valsts ceļi, ielas pa vidu, kur mums saka pārņemiet paši, tad remontējiet. Kāds komentārs ir mums nākotne? Mēs tā turpinot, varbūt beidzot kaut ko sakārtosim visā Mārupas novadā.
Man kā satiksmes ministram bija mērķis tiešām sakārtot to infrastruktūru, jo cepuri nost ir dažas pierīgas pašvaldības arī, kuras ir domājuši par to, kā attīstīt šos veloceliņus, jo tā ir mūsdienu jau tāda pārvietošanās prasība. Ja? Un gan ar bērniem braucot, ja? gan ikdienā sportojot aktīvs dzīvesveids vai suni izvedot. Ja? Tā ir svarīga lieta, bet iztrūk tāda kopskata, ja? Kur tas viss būtu iespējams un savienots kopā ar Rīgu, kā vienots zirnekļu tīkls. Un tādēļ ieviesām šo programmu tieši, lai palīdzētu pašvaldībām, kuras ir ap Rīgu, lai savilktu kopā vienotu sistēmu. Ja? Un Mārupas novadā tie ir 2 mezgli, gan Rīga, Mārupe, Jaunmārupe, un otrs Rīga, Babīte, Piņķi. Ja? Tā kā pozitīvi, ka abos šajos posmos darbi notiek. Ja? Un svarīgi būs saglabāt arī tādu skatījumu, sekot līdzi, lai tiešām beigās atkal nebūtu kaut kas līdz galam nepaveikts, neizdarīts, ja, un tas viss darbs ieguldītais kaķim zem astes. Ja, un tad, ja, piemēram, arī bērni, ja, nav ko tur slēpt, ja, tā kustība ir uz abiem virzieniem. Ja, ir rīdzinieki, kuri mācās Mārupas skolās, ir mārupnieki, kuri mācās Rīgas skolās, ja, un palaidē gar dzelzceļa ielu, ja, bērni, nezinu, ar ričuku vai ar kājām. Ikdienā tas ir ļoti intensīvs satiksmes mezgls, bet nav droši. Ja, un izbūvējot to veloceliņu, tur, es domāju, tur arī mainīsies ģimeņu paradumu, cilvēku ikdienas paradumu. Tā kā ideja ir laba, līdzekļi tam ir atvēlēti, darbi notiek, bet mums, Andris, būs jāsako līdzi, lai nebūtu tiešām kaut kāda pārāvuma. Ja Rīga ieņem to pozīciju, kas tad mums, tas ir Mārupas pusē, tad tur ir nepieciešama valsts iesaiste ar konkrētu vīziju redzējumu, ja, lai tas tiktu paveikts. Sadarbība ar visiem kaimiņiem šajā gadījumā, šajā pusē mums ir Rīga, un, kā es teicu, sadarbība ar satiksmes ministriju, ar ministru noteikti. Un mēs nevaram aizmirst, protams, Piņķus, Babīti, kur arī diezgan strauji auga, veidojās jaunie ciemati, bet infrastruktūra dažkārt aizskrien pa priekšu, Kartupeļu laukā, ja, kur nenobrīnīties, un dažkārt viņa vēsturiskos ciematos pietrūkst. Viņa vienkārši nav tik pārdomāta, laicīga un plānveidīga, un ir mums uz ko tiekties pavisam viennozīmīgi. Jā, ik pa brīdim sanāk dzirdēt arī runājot ar Rīgas politiķiem, ja, tad kas tad tur Mārupe, ja, Rīgas guļamrajons, ja, jūs te braucat no rīta uz Rīgu un pēcpusdienā vakarā mājās, ja, bet šobrīd tā plūsma ir daudz lielāka uz Mārupe, jo Mārupe ir novads, kurā ir vislielākais uzņēmumu īpatsvars, ja, uz iedzīvotājiem, un rīdzinieki brauc uz darbu, un tā sen vairs nav, un tā kustība ir abos virzienos, un tā ir gan Rīgas, gan Mārupas, gan visas valsts atbildība. Es tikko braucu pāri Daugavas ielai, kas ir, teiksim, centrālā iela, ienāk Mārupē šajā posmā, un sapratu, ka man ir jābrauc gan Rīskā Ulmaņa gatvei pāri, satiksme ir abos virzienos. Protams, ir tā problēma dēļ Rīgas neizdarības un vienaldzības šobrīd dēļ tiltiņa, kad uz Daugavas ielas jau Mārupas daļā krājās mašīnas, lai tiktu ārā no Mārupas. Un Mārupē viņas nāk rāji iekšā. Un Rīga pasaka, tas tā kā viņiem nav prioritāte, viņi aizver tiltiņus ciet, un viņi saka, mums vajag, ko tam Mārupietis pēc likuma nedrīkst guldīt naudu Rīgas infrastruktūrā. Tas, es domāju, ir tāds simbols šobrīd. Jāsaka, ir valsts mazspējai panākt normāls lēmums, lai iedzīvotājiem nodrošinātu normālu pārvietošanos. Un ko tad nozīmē? Tas tiltiņš ir ciet, kurš tur ir bijis, kopš mēs sev atceramies un ļoti sen. Ja? Un cilvēki šobrīd ir spiest meklēt dažādus citus veidus, kā nokļūt galamērķī. Un cieši jau visi pārējā arī Mārupe, ja, izmantojot mazās ieliņas, ja, tad tā satiksme ir tik intensīva, ja, kur kā upe plūst, ja, kur pat nebija plānots braukt, tur visi atrod iespēju vai ar veizi vai citādi izbraukt. Sitās cauri, un tu jau redzi, ja, kad cilvēki to jūt, kad arī tā kravnesība beigās, tad arī Mārupas pašvaldībai būs milz izmaksas, ja, lai sakārtot visu pārējo tīklu. Tā kā es tiešām ceru, ka Dienvidu tilta 4. kārta noslēgsies, ja, satiksme kļūs plūdenāk un nebūs vairāk tas milzīgais risks ar to kreiso pagriezienu, ja, kurš bija. Un gan mārupnieki, jelgavnieki, ja, visi apkārtnes braucēji to sajutīs. Ja, un tā ir sadarbība, ja, kur valsts nāk palīgā. Rīga arī iegulda savus līdzekļus, ja, un
Tālāk tad ir arī mērķis, ja, un kaut kāda vīzija, ja, kur arī Mārpa var veikt savas investīcijas, un beigās veidojās tāds nepārtraukts... Tieši tā. Man prieks bija satikt un parunāt, un par investīcijām es aicinātu turēt roku uz pulsa, lai Mārupi visi sauc par bagāto novadu, bet patiesībā mums iet seceni ilgstoši visādi projekti. Mēs netikām arī atbalstāmais reģions, lai gan solīja pie reformas, pie plāniem visiem, bet liels paldies, prieks bija šodien satikt. Paldies tev.